Mani sauc Amanda, un mana liecība būs par Dieva mīlestību un klātesamību bērnu dienās Bruknā. Šī gada augustā es pirmo reizi biju Bruknā, bērnu dienās. Es pieteicos kalpošanā virtuvē, un man līdzi bija abi mani dēli. Bruknas muiža un tās apkārtne baznīca liek apstāties apjaust dabas tuvumu un Dieva mīlestību. Tā kā tās bija bērnu dienas, tad šo Dieva mīlestību un klātbūtni sajūtu vairāk caur bērniem. Protams, bija jaunieši, kuriem bija paredzēts palīdzēt virtuvē un nest šķīvus, viņos darbojās svētais gars, viņos bija jūtams patiesas palīdzēšanas prieks. Ja tā var teikt, šos jauniešus Dievs bija uzrunājis, aicinājis iepriekš, bet bija arī mazāki bērni, kuri paši pēkšņi gribēja palīdzēt, uzradās īstajā brīdī. Viņus Dievs bija uzrunājis konkrētajā brīdī. Bija bērni, kuri ienāca virtuvē un kuru sveiciens šķita tik pazīstams. Konkrēti viens puika mana vecākā dēla vecumā, kuru es nepazinu, es daudzus nepazinu. Puikas skatiens un roku mājiens šķita, ka mani uzrunā ne tikai viņš. Kā apstiprinājums no Dieva, ka esmu pareizajā vietā. Tā bija mana sirds sajūta. Mani ļoti uzrunāja, cik mīloši un kā bērniņu rokās turēja krustu ar Jēzu, kad bija jādodas uz mazo baznīcu pāri ceļam lejā. Jēzus krusts tika no sirds samīļots, bērnu samīļots. Un kad 4. dienā šķita, ka pēkšņi vairs nav spēka, un es apsēdos viena virtuvē, sarunāja ar Dievu, lai lūgtu spēku un mieru, un man pretī uz sienas lūkojās Jēzus Kristus svētbilde. Uz brīdi šķita, ka Jēzus bilde ir dzīva, un tajā brīdī Jēzus paņem manu grūtumu. Tieši tad, kad nodomāja, ka mans grūtums nav salīdzināms ar viņa ciešanām pie krusta, bet viņš paņem vēl arī manus niecīgos grūtumus un nespēku. Dievs ir labs, Dievs ir mīlošs, Dievs ir gaisma, no kuras nekad nevēlos šķirties. Dievs vienmēr uzklausa un paņem visus mazos grūtumus. Dievs parāda savu mīlestību caur citiem cilvēkiem un aizkustina sirdi ar to, kā viņš viņos darbojas. Pateicība Dievam, svētības visiem bērnu dienu dalībniekiem un organizētājiem. Visvarenais Dievs, Kungs, Jēzu Kristu, mīļais svētais gars, pateicība Tev par šo jauno žēlstības dienu. Paldies Tev, ka esam varējuši pamosties, ka esam dzīvi, veseli, ka Tu rūpējies, lai mums viss būtu labi, lai mēs būtu iepriecināti. Paldies Tev par dzīvību. Un ja arī neesam iepriecināti vai paguruši, ka Tu atjauno mūsu spēkus un dāvā pilnīgu atjaunošanos. Paldies Tev par bērnu dienām, paldies Tev par katru bērniņu, kurš varēja būt šajās bērnu dienās, un par katru pieaugušo, kurš var būt blakus šiem bērniem, viņa ticības sākuma brīžos. Un mēs lūdzamies, lai pēc iespējas vairāk bērni atsaucas svētā gara balsī, un ka ir pieaugušie, kas palīdz viņiem pieaugt šajā ticībā, ka viņu dzīve ir tikai sākusies, un viņi šo dzīvi staigā kopā ar Tevi, ka tas nav kaut kad vēlāk, pusmūžā vai vecumā, bet ka tas ir jau dzīvi sākot, ka tam ir liela nozīme Tavs, un ka šo bērnu dzīvēs viņi zina, kad meklēt Tavu tūmu, dienās arī, kad neiet viss labi un ir paguruši. Svētī Tevs mīļais šos bērnus, un mēs lūdzamies, lai mēs no bērniem varam mācīties ticību, ka mēs varētu ticēt paši pieaugušie kā bērniņi, paļauties uz Tevi, ka mūsu sirdis būtu mīkstas un atsaucīgas svētā gara balsī. Katru reizi, un tie cilvēki, kuri vēl nepazīst Tevi, mēs lūdzamies, lai viņu sirdis atsaucas Tev, jo Tu mīļais svētais gars katru rītu klauvē, katru dienu klauvē pie visu cilvēku sirdīm, un tās lūkšanas, kuras mēs lūdzam par tiem, kuri vēl nepazīst Tevi vai negrib atsaukties, vai ir iespītējušies Tavs mīļais, ka Tu Tavs ar savu mīlestību, ar savu maigo tūmu atdara šīs sirds durvis, un ka viņi atslēdz un vēlas būt kopā ar Tevi. Mēs pateicamies par Amandas mīlošo sirdi, ka viņa
meklē Tavu tuvumu, ka viņi uzticas Tev, ka viņi staigā kopā ar Tevi, ka viņi ir kopā ar bērniņiem, ka viņi var būt par gaismu tur, kur viņi iet. Un ka bērni viņu, Tavs mīļais, stiprina ticībā, Tavs, un mīlestībā, ka Tu caur savu svēto garu runā uz mūsu pieaugušajām sirdīm, ka mēs atmaikstam un zinām, ka viss labais, kas mūsos ir, ka tas esi Tu mūsos, un lai Tu mūsos vairotos un mēs ietu mazumā. Paldies Tev par krustu, paldies Tev par to visu, ko Tu esi piepildījis pie krusta, un ka tas mums atgādina, tāpat kā Amandai, Tavs mīļais, ka visas tās lietas, ko mēs šeit piedzīvojam, ir nesalīdzināmas ar to, ko Tu iznes pie krusta, ka Tu paņem vēl visas šīs mūsu sāpes un mūsu grūtumus uz sevi un mūs izved zāļainās ganībās. Slāva Tev, gods un pateicība par visu, ko mēs piedzīvojam, par visu, ko Tu mums ļaus piedzīvot, ka mēs varam būt cieši kopā ar Tevi. Paldies Tev! Lūdzamies mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Lai mūs svētī un pasargā visvarenais Dievs Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Āmen.